Es domāju, ka gan jau ļoti daudz sāks pārdot nelegāli viņus, jo es diezgan droši, ka tāpat to šobrīd dara. Vismaz cik man ir zināms, tāpēc man liekas, tas būs vēl tā kā vairāk. No nākamā gada Latvijā vairs nevarēs legāli iegādāties veipus ar dažādām garšām. Dodamies uz festivāliem, lai noskaidrotu, ko par šo aizliegumu domā apmeklētāji. Vai veipi ar garšām ir populāri tavu draugu un paziņu lokā? Jā, ir populāri. Cik ļoti? Nu tā 50-50. Man ir ļoti daudz draugu pīpē cigaretes, un tad ir daži, kas pīpē saltas. Kā tu jūties par to, ka no nākamā gada tiks aizliegt viņi? Man tas īsti neko neietekmē, tāpēc, ka es ikdienā nepīpēju baigi, bet es esmu dzirdējis no saviem draugiem par to, ka viņi ir bēdīgi par to. Kā tev liekas, kas notiks ar Telegram chatiem, kad tiks aizliegt? Es domāju, ka gan jau ļoti daudz sāks pārdot nelegāli viņus, jo es diezgan droši, ka tāpat to šobrīd dara. Vismaz cik man ir zināms, tāpēc man liekas, tas būs vēl tā kā vairāk. Tavu draugu gadījumā, kā tev liekas, viņi pāries atpakaļ uz cigaretēm vai kaut kādām alternatīvām, vai pirks nelegāli? Es domāju, ka gan jau pārējais atpakaļ uz cigaretēm, tas nav tik liels čakars dabūt. Savu viedokli par garšu aizliegumu raksti komentāru.